Šogad pašvaldība uzsākusi īstenot jaunu ilgtermiņu programmu skolu un bērndārza telpu un teritoriju modernizācijai. Šim mērķim budžetā paredzot vairāk kā 200 000 latus. Augusta domas sēdē pašvaldība piešķīra vēl papildus finansējumu remonta darbiem vairākās izglītības iestādēs. Liepājā ir tiešām ļoti jaukas pirmsskolas izglītības iestādes, un mēs katrā iestādē redzam, ka ir kaut kas jauns. Mēs esam ieguldījuši arī pašvaldību finansējumu, piemēram, šī bērndārza Liepiņa modernizācijā un remontos. Un ļoti daudz ir paveikts ar pašu kolektīvu spēkiem, ar audzinātāju rokām un vadītāju. Vienmēr ir ļoti patīkami mūsu bērndārzos. Un šeit šis dārziņš mums pilsētā ir īpašs, jo šeit mēs uz šī bērndārza bāzes esam atvēruši arī augļu dienestu, kur mēs laipni piedāvājam jaunajām ģimenēm izmantot šo pakalpojumu. Un šeit ir arī rotaļu grupiņa. Tātad vecāka līdz 4 stundām var atstāt savu bērniņu šeit bez maksas par baltu velti. Un bērni ir pieskatīti profesionāli audzinātāju un rotaļlietu telpās. Tā kā tas ir ļoti labs piedāvājums, par ko mēs esam saņēmuši uzslavas visā Latvijā par šādu piedāvājumu. Finansējums atvēlēts bērndārza Liepiņa siltummezgla maģistrālo apkurs tīkla renovācijai. Arī bērndārzam Dzinteriņš piešķirti naudas līdzekļus žoga atjaunošanai, kā arī citām pirmskolas izglītības iestādēm dažādām nepieciešamībām. Taču svarīgākais, ka pašvaldība ir atradusi budžetā līdzekļus, lai par 10% palielinātu pirmskolas izglītības iestāžu pedagoga algas, kam budžetā grozījumos piešķirti 39 000 latu. Visi saprot, ka algas pielikums arī viņiem ir, tāpēc ļoti patīkams iespējas. Man jāsaka, mūsu pašvaldība vienmēr ir atbalstījusi pirmskolas pedagogus, un tagad, kad arī valsts noteica no 1. septembra šo 10% pielikumu, tāpat arī pašvaldība uzreiz atrada iespējas arī nodrošināt to mūsu Liepājas pedagogiem. Es domāju, ka mūsu Liepājā bērndārzas pedagogi var būt apmierināti, ka mēs varam to nodrošināt arī. Atgādināsim, ka arī pagājušā gada septembrī pirmskolas izglītības iestāžu pedagogi saņēma algas pielikumu, kuram finansējumu savā budžetā atrada Liepājas dome.